Esiet sveicināti! Turpinam komplimentu sarunas, un šodien uz sarunu esam aicinājuši iepriekšējā gada dalībnieku, vietējā veikala tīkla Stop mārketinga vadītāju Ilzi. Labdien! Sveiciens! Kā Topam ir veicies šajā gadā, vai nogriezienī, kas ir bijis no iepriekšējā gada komplimentu mēneša līdz šim? Un vai ir kādas izmaiņas klientu servisā, kas jums būtu svarīgas? Jā, šis gads mums ir bijis spraigs diezgan, jo mēs esam daudz ko izdarījuši. Mēs esam gan atvēruši daudz jaunus veikalus, daudz esam renovējuši, domājuši ne tikai par attīstību, bet esam arī domājuši par jaunām vietām. Līdz ar ko arī esam aizvēruši kaut ko ciet, un tā vietā atvēruši pilnīgi jaunus celtus, ko novērtē arī šie reģionālie iedzīvotāji un mūsu pircēji. Tāpēc mēs arī ieviesām klientu lojalitātes programmu beidzot, līdz ar ko mums ir papildus labumi mūsu klientiem, un tas jau ļoti labi iet roku rokā tieši ar šo komplimentu, kurus mēs arī saņemam arī labus ieteikumus, ko labāk uzlabot, tā kā pie tā mēs visi strādājam, līdz ar ko attīstības plāni mums ir lieli. Un arī ārkārtīgi daudz esam darījuši to, lai nodrošinātu šo labo servisu ikdienā arī esošajās vietās. Par to lojalitāti. Manuprāt, lojalitāte tā ir tāds smilšu pulkstenis, kur vienā pusē ieber un tad viņš izbirst otrā. Un tas darbojās gan ko zīmols ieber un saņem no saviem klientiem un otrādi, jo tā lojalitāte, manuprāt, ir jābūt tādai divvirzienu kustībai. Un jautājums ir, vai jūs novērojat kaut kādas paradumu maiņas pēc šīs lojalitātes programmas ieviešanas, vai cilvēki kaut ko komentē, vai jūs kaut kā citādā? Skaidrs, ka konkurence ir ārkārtīgi liela Latvijā, un tā visa attīstība sabiedrībā kopumā jau iet uz to, ka nav tāda vairs ilgtermiņa mīlestība ne pret vienu zīmolu. Viss ir pietiekami dinamiski, un tā mīlestība, kas agrāk bija ārkārtīgi spēcīga, viņa var tikpat labi arī mainīties acu mirklī. Un tas, ko tu esi būvējis gadiem, var arī tikpat labi beigties vienā dienā. Un tāpēc pie šīs klientu apmierinātības un papildus labumiem ir jāstrādā katru dienu. Un šī klientu apmierinātība ir sākot no tā, kā mēs ar viņu komunicējam, kaut vai caur reklāmu vai PR vai šādām lietām. Tālāk jau, kad cilvēks ir atnācis pie mums, kā šis veikals, pirmkārt, kur viņš atrodas, kā viņš ir iekārtots, kāds ir sortiments, kā viņu apkalpo, vai ir atsaucīga pārdevēja, kā viņi apkalpoja pie kases. Tas viss ir ārkārtīgi ārkārtīgi daudziem posmiem apvīts, lai šis klients izejot ārā tiešām apmierināts ar to, ka viņš atnāca uz šo veikalu Top, kas viņam ir blakus, un varēja nopirkt visu, ko viņš vēlējās, un nejot projām vēl pārdevēji vai kasieru uzsmaida. Tad tas ir tāds, kā saka, veiksmes stāsts, un reģionos jau patiesībā tas ir ārkārtīgi raksturīgi, jo bieži vien šis veikals ir vienīgais vai viens no retajiem, un tad jau tu vairs nāc nevis vienkārši uz vietējo topiņu, bet tu jau nāc arī pie tās pārdevējas, kur tev būs izcepusi to smalkmaizīti no rīta vai, nezinu, iesvērs salātiņus vai iedos kādu vietējās gaļas audzētavas gaļas gabalu. Tā ir jau tāda, kā es dažkārt saku, tāda vietējā komūna jau veidojās. Tas tomēr nav tā, kā mēs esam lielā pilsētā ar lielu veikalu. Mēs bieži vien runājam par tādu mazu veikaliņu, kurš tiešām ir kā tāda satikšanās vieta, pat es teiktu, ne tikai pilda šo pārtikas tirzniecības funkciju, bet arī tāda vieta, kur vietēji iedzīvotāji var arī satikties viens ar otru. Tāda kā sociālā šūniņa, ja? Jā, es pat teiktu, ka mēs dažkārt tiešām pildam šo sociālo funkciju arī. Komplimentu mēnesis arī ir veidots balstoties tajā, ka
mums vajag arī šos te labās ziņas, lai mēs saprastu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un jūsu gadījumā šī lojalitāte, kā es pieņemu un dzirdu, ka tā ir tāda, ka lojalitātes programma un karte, kas ir ar to saistīta, ir kā tāds papildinājums, bet pārsvarā tā lojalitāte veidojās no šīs sociālās apmaiņas, no domām, no tā, ko veikals sniedz ikdienā cilvēkiem. Un te man rodas tas jautājums, ja cilvēks pieredz pie savu vietējā veikala, vietējā topiņa, viņš iet uz topiņu, bet viņam nākas aizbraukt ciemos uz kādu citu reģionu, uz citu Latvijas nostūri. Vai šis cilvēks, jūsu klients, ņem topiņu sev līdzi un apmeklē arī topiņu arī tur, esot citā reģionā? Jā, tā ir tā zīmola mīlestība un izpratne un gaidas par to, ko tu vari sagaidīt ar konkrēto zīmolu. Un tāpēc mēs esam tieši to arī novērojuši. Ja tu iepērcies, teiksim, Smiltenē, tu tikpat labi arī aizbrauksi uz Liepāju, Jelgavu, Dobeli vai kādu citu pilsētu. Un ieraugot šo zīmolu, tu jau zini, ko tu no viņa vari sagaidīt, kādu sortimentu, kādu apkalpošanu, kur kas atrodas. Līdz ar ko tā zīmola mīlestība seko līdzi, tas nav tikai tāds viens pilsētas ietvaros. Tātad zīmols ir veids savu mājas darbu, pamatbūtību un dara to, kas tam būtu jādara, ka... Jā, es domāju, ka tā nav tikai tāda mājas darba izdarīšana, tas ir tāda ilgtermiņa attiecība veidošana. Un tas ir jādara katru dienu un jādara katram, kam ir kāda saistība ar zīmolu topu, jo viena lieta ir tas, ka tu vari nopirkt ārkārtīgi daudz reklāmas laukumus un reklamēties. Otrs ir tas, ka ja tu piepildīsi šī cilvēka gaidas un viņš tavu zīmolu tiešām sajūtīs kā savu, viņš arī tālāk par to stāstīs un stāstīs, ka kur topiņā var iegādāties to, vai tur ir tā konditori, kas taisa tos kliņģerus, vai tur ir tie īpašie salāti. Principā tas, ko mēs esam novērojuši, ka ir ārkārtīgi daudz katrai vietai kaut kādas raksturīgas lietas, ko cilvēki arī izceļ, un arī man pašai. Es zinu, ka Dobelē man ārkārtīgi garšo pankūkas, ko cepu, un tad man ir tādas mazās piciņas, kas man savukārt ļoti Valmierā un Smiltenē patīk. Tā kā katrā vietā ir kaut kas tāds īpašs, kas jau ir tieši konkrētai pilsētai raksturīgs. Viena lieta ir tas, kas mums ir visiem kā tīklam kopīgs, un tad jau ir šīs reģionālās īpašības, kuras ir tās īpašās odziņas katram veikalam. Tad varētu topiņš veidot tādu kā Latvijas apceļošanas karti, kur pankūks Dobelē, Valmierā, kas cits un burvīgi. Katram ir savi, teiksim, tā favorīti, kā saka. Jā. Tad ir mani. Katram jau izveidojas kaut kāds savs tāds favorīta produktu vai favorīta lietu kopums dēļ, kā mēs to veikalu dodamies. Jo komplimentu mēnešam šajā te anketā ir atvērtais jautājums, kur cilvēks ierakstīt jebko, un to mēs arī redzējām no pagājušā gada datiem, ka cilvēki tiešām atsaucās uz konkrētiem vārdiem, uz konkrētiem notikumiem, uz konkrētu kūku, kas viņam ir garšojusi, vai Jūlija, kur ir veikalā X ļoti labi apkalpojas. Un tā, man liekas, ir tāda vērtība, kur šajā digitālajā laikmetā ir, nemaz nav tik viegli sastopama un sasniedzama. Jā, pilnīgi noteikti vēlos pateikt paldies par šo projektu, jo tas mums arī pagājušajā gadā deva tādu ārkārtīgi vērtīgu informāciju. Viena lieta ir par to, par ko izteic komplimentus, līdz ar ko mēs zinām, kas ir labi. Bija arī virkni ieteikumu, pie kā mēs arī šī gada laikā esam strādājuši. Un trešā, es pat teiktu, varbūt pat visbūtiskākā lieta, ka šos komplimentus, kas bija saistīti ar konkrēto veikalu, mēs arī nodevām konkrētajiem veikaliem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi pateikt paldies, pateikt kādu labu vārdu, jo tajā ikdienas rutīnā mēs bieži vien aizmirstam. Mēs nākam uz darbu, mēs strādājam un liekas rīts vakars, un tad jau konkrētais mēnesis ir beidzies.
Bet pēc šī aprīļa, kas ir komplimentu mēnesis, mēs kā reizi nosūtam šim darbiniekam paldies tev, un kur ir šie labie vārdi par tevi, un darbinieki tiešām to ļoti novērtē. Un bieži vien tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, lai motivētu to cilvēku. Tā kā mēs sakam, mēs viņa dienu padarījām kaut nedaudz labāku, jo viņš saņēma tā kā slepeno vēstulīti par kaut ko labu, ko viņš pat nedomāja, viņš rīkojās ikdienā, kā viņš rīkojās, un beigās viņš ir tiešām pamanīts, un man liekas, tas ir ļoti vērtīgi pateikt paldies, pateikt šos labos vārdus. Burvīgi. Šis laiks ir raksturojis arī ar tehnoloģijām, ka tehnoloģijas ienāk visneiedomājamākās vietās un lietās, kur kā jūsu nozarē un jūsu zīmols strādā ar tehnoloģiskiem jauninājumiem, vai jums ir kāds, kas jauns, ko esat ieviesuši? Tehnoloģijas principā ir pilnīgi visur. Nav vairs agrāk, ja mēs atceramies, mums bija skaitēkļi un skaidra nauda, un skaidrs, ka ir viss tiek šobrīd digitalizēts, gan no veikala iekšienē, ja mēs skatāmies, tas pats apgaismojums vai iekārtas, pašapkalpošanās kases, dažādi ekrāni, dažādas maņas, kuras mēs varam sniegt, lai respektīvi gan darbiniekam, gan klientam atvieglotu šo te ikdienu. Tāpatās arī šie kanāli, kā mums sazināties, ir ārkārtīgi daudzi. Tāpat laikā mēs neesam pārgājuši uz chatbotiem, lai mums vēl aizvien šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt ar cilvēku personīgi, gan telefoniski, gan rakstiskā veidā, jo ārkārtīgi bieži jau mums vieglāk ir uzrakstīt nekā piezvanīt, un tajā mirklī, kad tev ir ērti uzrakstīt, un tāpēc mēs visu laiku veidojam šo te saziņu dažādos kanālos, sociālos tīklos, telefoniski, ar e-pasta saziņu, arī tajā pašā klātienē. Cilvēki nāk un izsaka gan savu patiku, gan nepatiku, un tas ir pilnīgi normāli, ja kuram var būt kaut kāds viedoklis. Tā kā šīs tehnoloģijas ir virkni, kaut vai tagad ieviešot klientu lojalitātes programmu, mēs analizējam, kas pie mums iepērkās, ko iegādājās, līdz ar ko mēs varam jau skatīties uz priekšu, ko šim konkrētajam klientam personīgāk un labāk piedāvāt, jo viena lieta ir tas, ka tu atnāc pēc sava ikdienas pirkuma groza, un tad mēs savukārt saprotot, ka ikdienā iegādājies konkrētās lietas, mēs jau varam domāt par to, bet varbūt mēs tev varam piedāvāt konkrētu Latvijas pienu vai kādu citu produktu tieši tajā laikā, kad tev viņš ir vissvarīgākais. Un tāpat tās arī respektējot dažādus svētkus, arī mainās šie paradumi, tāpat tās tūlīt nāk ir lieldienas un līgo svētki, un tad ir dzimšanas dienas, vārdienas, valsts svētki. Un uz katru no šiem pasākumiem nedaudz mūsu iepirkšanās paradumi mainās. Un tad caur šo lojalitātes programmu mēs arī varam piedāvāt šīs īpašās lietas, ko tad iegādāties, lai šie svētki būtu īpašāki. Un dažkārt mēs varam atvieglot šo svētku radīšanu, jo mēs varam piedāvāt arī kaut ko gatavu jau. Burvīgi. Tehnoloģijas, kā jau daudzas lietas, ir ar saviem plusiem un saviem mīnusiem. Un viena no, manuprāt, mazumtirdzniecības šīm tehnoloģiskajām inovatīvajām lietām ir pašapkalpošanās kases. Pašapkalpošanās kases nosaukums paskaidro jau, ko mēs no viņas varam gaidīt, kas nozīmē, ka kaut kādā mērā mēs izslēdzam šo te personīgo saskarsmi ar pārdevēju. Un te man rodas jautājums, vai jūs novērojat kaut kādas, vai jums kādi novērojumi, kur atšķirās pašapkalpošanās kases un kasiera miedarbība ar pircējiem? Jā, es teiktu, ka mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, kad ir dažādas paudzes, dažādi paradumi. Un tāpat laikā mēs arī nevaram aizmirst, ka ir introverti cilvēki un ekstraverti cilvēki.
teiksim, es teiktu, ka pašapkalpošanās kases ir introverto cilvēku uzvaras gājiens, jo viņam beidzot nevienu nav jārunā, viņš atnāca, nopirka, aizgāja. Jaunākā paudze ārkārtīgi izmanto tiešām pašapkalpošanās kases, to tiešām var novērot, viņi ienāk veikalā, viņi ātri aiziet, norēķinās, aiziet un viss laimīgs. Bet ir ārkārtīgi liela sabiedrības daļa, kas vēl joprojām grib aiziet pie kasieres, grib nolikt savus pirkumus, sagaidīt, ka viņus noskanēs, aprunāties, sagaidīs, ka saliek maisiņā. Nu, tā ir tāda miedarbība un būs jau paudzes vēl joprojām, kas izmantos šo standarta kasi. Un, jo mazāks veikaliņš, jo, protams, tas ir aktuālāk, kad tu tomēr aiziet pie tās kasieres. Pašapkalpošanās kases jau vairāk ir tādos lielākos jau veikalos. Un ja tev veidojas rinda, nu kāpēc tev gaidīt, tu labāk aiziet pie tās pašapkalpošanās kases un dodies tālāk savos ikdienas darbos. Jā. Vai runājām par to, ka paudžu atšķirības ir, un vai ir vēl kādi novērojumi, kā uzvedās vieni, nu, teiksim, skolēni, kā uzvedās tie, kuri jau sen pabeiguši skolu, vai ir kaut kas tāds, ko jūs novērojat savos veikalos un uz ko jūs arī atbildat viņiem caur savu piedāvājumu? Es teiktu, ka turpat ir vēl vairāk dažādas, tur, teiksim, tie segmenti. Yeah. Un droši vien tur var novērot arī tieši iepirkšanās pašus paradumus, tieši ko iegādājās. Tad, teiksim, ja mēs atrodamies tuvu skolai, tad jaunieši ieskrien un iegādājas smalkmaizītes, saldumus, ātrās uzkodas, tie paši čipši, saldinātos, gāzētos dzērienus. Tas ir tāds ļoti raksturīgs, jo aizjot mājās, viņus visdrīzāk sagaidīs siltas vakariņas vai pusdienas, un viņam par, teiksim, tādu sadzīviskām lietām īsti nav jādomā. Tādi ir ģimenes, kas iepērkās, un tās visbiežāk iepērkas jau tādi pārdomāti lieli pirkumi, kuros ir konkrēts saraksts, nu, lai varētu šīs vakariņas uztaisīt. Tad ir vēl viena tendence, kas parādās, tagad ir bioloģiskā pārtika, dažādu bezglutēna, bezlaktozes, bezalkoholisks, visas šīs kategorijas ir ārkārtīgi pieaugošas, un tā ir vesela kategorija, kur cilvēki tiešām piedomā, kur un kādā veidā tas ir izaudzēts vai ražots, un kādas produktu īpašības ir konkrētam produktam. Tad es teiktu, ka ir vēl tā saucamie akcīmednieki, kas es pat teiktu, diezgan bieži nav ārkārtīgi lojāli konkrētam zīmolam, bet tāda sajūta, ka šie cilvēki ir izdarījuši savu mājas darbu, ir iepazinušies ar visiem piedāvājumiem, un tad viņi nāk iegādāties tieši to, ko viņi ir atraduši konkrētā zīmola veikalā, kur tad viņi iegādāsies pienu, maizītes pirkšu šeit, desu un saldumiņus pirkšu tur. Tā ir arī vēl tāda vesela kategorija. Un tad ir tādi, kas ir skrienošie, tā kā es pat saku, dažkārt vientuļnieki vai jaunie pāri, kuriem ir ārkārtīgi svarīgas šīs gatavās maltītes, jau viņi ieskrien, viņam ir konkrēts uzdevums, es vēlos tagad ātri nopirkt 3 lietas, tad man vakariņā viss būs gatavs. Tādi, kas neplāno šos lielos pirkumus, neplāno gatavošanu, viņam ir ārkārtīgi svarīgi visu ļoti ātri izdarīt. Salātiņi, tur siltās vakariņas un tur kāds dzēriens. Tās kategorijas ir diezgan daudz. Izveidojās vairāki šādi segmenti, profilu pircēju, kā klientu servis varētu palīdzēt vai atbalstīt šo katru no kategorijām. Jā, teiksim, šobrīd, kā jūs minējāt, šī kategorija, kas ir tieši bezglutēns, bezlaktoze vai bezalkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie alkoholiskie dzērieni,
ārkārtīgi pieaug, līdz ar ko, teiksim, klienti vairāk saka tagad teikt, Klau, vai jūs varat viņus kaut kā vairāk kopā salikt, kaut kur vairāk izcelt, lai man atnākot uz veikalu, ja man ir nepieciešams bezlaktozes produkts, jo man viņš ir, teiksim, nepieciešams arī veselības dēļ, lai es zinu vienu vietu, kur tas viss atrodas. Agrāk mums viņš stāvēja viens produkts tur, otrs tur, tad tagad mēs kā reizi balstoties uz klientu pieprasījumu domājam par to, kā to visu grupēt, izcelt, lai klientam būtu vieglāk atnākot uz veikalu, uzreiz zināt, re, kur būs man bezlaktozes, te būs man bezglutēna, vai te būs vegāniskie produkti. Nu, tā kā šie te ieteikumi ir tie, ko mēs saņemam no mūsu pircējiem, un tad tādā veidā mēs mēģinam arī plānot šo vietu veikalā, lai tad viņam būtu vieglāk iepirkties. Tātad klienti jums palīdz priekš viņiem pašiem sagatavot veikala izkārtojumu un orientēšanos, navigāciju viņiem ērtāk, un līdz ar to arī jums veiksmīgāku šo te. Jā, tā ir absolūti miedarbība. Visu laiku tāpatās ir arī ar sortimentu paplašināšanu. Mēs ārkārtīgi bieži mums uzraksta, Klau, kāpēc jums vēl nav tas un tas un tas, vai jūs varētu iekļaut. Un tad mēs tiešām pārskatām, un tādā veidā, starp citu, arī vairāk Latvijas zinām zīmoli ir izauguši. Tā pati ķelmēna maize savā laikā bija tikai pāris veikalos topu, un tad lēnāk garām viņi izplatījās jau visos veikalos topu, un tagad jau tā ir visiem zināma maizīte, kas bieži vien arī ceļo kā kukulīts uz ārzemēm, kā dāvaniņa. Tā kā tas ir tāda. Tāpēc saku, tā ir miedarbība ne tikai pircējs varbūt un tirgotājs, bet arī ražotājs. Un tādā veidā mēs viens otru atbalstot, veidojam šo apmierinātību no visām pusēm. Gan mums kā mazumtirgotājiem, gan pircējiem, kas pie mums nāk, gan arī ražotājiem, kas šo preci ražo. Vai es pareizi secinu, ka jūs kaut kādā mērā darbojaties arī kā tāds vidutājs starp klientu un ražotāju, nododot arī informāciju, labās ziņas, komplementus, rekomendācijas arī ražotājiem? Jā, arī par precēm mēs saņemam gan uzslavas, gan arī dažkārt tās arī nav uzslavas, līdz ar ko mēs varam sniegt šo atgrieznisko saiti. Mēs vienmēr, jebkādu informāciju, ko mēs saņemam, mēs viņiem meklējam adresātu, lai šo problēmu vai arī ieteikumu varētu gan saņemt, gan risināt. Līdz ar ko skaidrs, ka mēs kā mazumtirgotājs esam tas, kurš var paņemt šo preci, ielikt šajā plauktā un tālāk viņu nodot. Tā kā sanāk, jā, kaut kādā veidā tas ir tāds vidutāja, varbūt, posms. Jā, droši vien. Burvīgi. Es pieņemu, ka, ja jūs strauji attīstaties, ka jums ir daudz arī izaicinājumi vai lietas, uz kurām jūs skatāties šobrīd varbūt tā kā no malas un vērojat, vai jums to vajag vai nevajag. Varbūt jūs varat ieskicēt, kādas ir tās tendences, kuras šobrīd pasaulē ir un kuras jūs uzrunā. Pasaulē tendenci ir ārkārtīgi daudz, kā mēs zinām, mēs varam iet, jau sen jau varam iet veiklā, iziet ārā, pat neko nenoskanējot, tiksim, fiziski karti vai naudiņu vairs nedodot, tā kā tā attīstība ir. Varbūt Latvija tik straujiem soļiem vēl neiet šajā digitalizācijā un šajā attīstībā, jo īpaši reģionos, lielākajās pilsētās varbūt tas ir jau diezgan tuvu redzams, ka mēs varēsim iet veikalā un iziet ārā, paņemot preci tikai un norēķini jau notiks. Bet mēs vienmēr skatāmies vietu, tā ir numur 1, kas tur apkārt notiek, vai tur ir daudz iedzīvotāji, kāda ir konkurence. Skatāmies šo potenciālu, tā kā šī attīstība mums ir ārkārtīgi svarīga. Viņi tiešām ir uzņēmusi apgriezienus, un mēs saskaramies ar dažādām problēmām, gan ar būvniecības, gan darba spēku. Jā, ir dažādi izaicinājumi, gan arī tas, ka bieži vien mēs nevaram atrast kaut kādu konkrētu zemes gabalu, tad mēs skatāmies jau uz esošu ēku, un tad domājam, kā šo esošo ēku pielāgot veikala vajadzībām. Tā kā izaicinājumi ir ārkārtīgi daudz, un viņi ir katru dienu. Bet izaicinājumi ir tie, kas liek domāt, attīstīties un kļūt labākiem.
atgriežoties pie komplimentu mēneša. Jūs esat pieteikušies dalībai, mums ir liels prieks par to. Ko jūs sagaidat no šī gada? Tāda no dalības komplimentu mēnesī. Jā, no dalības komplimentu mēnesī, kā jūs arī minējat, man šķiet svarīgākais ir šī atgriezniskā saite. Un atgriezniskā saite, kas mums ļauj kļūt labākiem, kā arī dot iespēju sniegt šīs labās atsauksmes mūsu darbiniekiem. Jo ir ārkārtīgi svarīgi saņemt šo paldies, šos labos vārdus. Mēs nereti, es pat teiktu tā, mēs diezgan reti sakam labus vārdus patiesībā cilvēkiem, jo mēs varbūt esam pietiekami noslēgti sabiedrība kopumā. Mums varbūt tās saulītes ir par maz dažkārt, mums ir bieži vien ļoti pelēks, un tad mēs nokaram to galvu uz leju un īsti neko labi negribam teikt. Tur, teiksim, siltākās dienvidu zemēs ir krietni atvērtāki, ekspresīvāki cilvēki, kur nāk un stāsta, cik tu ārkārtīgi labi šodien izskaties, un tev ir skaists apģērbs, vai skaisti mati, vai skaists smaids, vai skaists acis. Un tad es to aprīli arī uztveru kā tādu pavasaru vēstnesi, kurā tad sāk spīdēt vairāk saule. Mēs gribam arī kaut ko labu pateikt, un tādā veidā mēs tā kā pasakam priekšā, nesaki tikai labu šajā aprīlī, saki labu arī pārējā laikā. Un tādā veidā arī mūsu darbiniekiem pasakot šīs labās ziņas, šo atgrieznisko saiti, kuru mēs saņemam caur komplimentu mēneša kopsavilkumiem vai atskaitēm. Tādā veidā mēs arī tos darbiniekus iedvesmojam arī pašiem censties vairāk, pašiem arī izteikt šos labos vārdus, un tas ir tāds nemateriālais novērtējums, kā es parasti saku, kas tevi motivē būt labākam, laipnākam, kaut kādā. Burvīgi gribētu ticēt, ka komplimentu mēnesis kalpos par impulsu, lai gan jūsu klienti sniegtu šo pozitīvo atsauksmes, gan arī, lai jūsu darbinieki saņemtu tās. Bet es piekrītu, ka ar komplimentu mēnesi var sākties, bet nevajag beigties, ka ir maijs, jūnijas, jūlijas un vēl vispārējie gada mēneši, kuros arī ir viss kaut kas labs, ko mēs darām un kur izteikt šos te komplimentus. Man liels prieks, ka mums sanāca šāda forša saruna, un es ceru, ka jūs saņemsiet vislabākos komplimentus komplimentu mēnesī, un prieks! Paldies!